10 lietas, kas tev jādara, lai tu varētu piepildīt savas vēlmes, jeb kā darbojas manifestācija. Un pēc šīs te formulas tu varēsi savā dzīvē dabūt tās lietas, kuras tev šobrīd liekas, ka maksā ļoti daudz. Pirmais, saproti, ko tu vēlies. Piemēram, paņem vienu konkrētu lietu un paskaties, vai tā atbilst taviem mērķiem, vērtībām vai taviem dzīves ideāliem. Piemēram, ja tavas vērtības ir ilgstoši un dabīgi materiāli, tad tajā brīdī, ja tu vēlēsies jaunu dīvānu, tu izvirzīsi, ka tava vēlme būs dīvāns no dabīgiem materiāliem. Uzraksti savu vēlmi uz papīra tagadnes formā. Tā, it kā tev šī lieta jau tagad būtu. Piemēram, ja tu vēlies jaunu dīvānu, tad tu apraksti, man ir jauns un skaists dīvāns no dabīgiem materiāliem, tādā un tādā krāsā, ar tādiem un tādiem spilveniem un tā tālāk. Trešais. Par šo punktu reti kurš runā. Bet saproti, ko tu būsi gatavs maksāt. Un šeit es nedomāju kā naudas izteiksmē, bet tīri tā kā enerģētiskā izteiksmē. Ja mēs tā labi padomājam, tad nekas šajā dzīvē nenotiek bez maksas. Un, piemēram, pat tad, ja tu vēlies jaunu mašīnu, bet tev kontā nav naudas, tu vari enerģētiski maksāt, lai tava mašīna atnāktu. Tāds interesants stāsts. Mana kaimiņiene, starp citu, kura ir fantastiska sieviete, un viņai ir ļoti skaista māja. Viņa man stāstīja, ka viņa esot ļoti gribējusi māju šajā rajonā, un viņa pie sevis ir domājusi, ka viņa būs gatava visiem kaimiņiem palīdzēt. Bet viņa grib to māju. Un tiešām viņa ir tāds cilvēks, ja man kaut kas mājās notiek, ja man beidzas sāls vai man nav ūdens, es viņai varu piezvanīt un viņa vienmēr palīdzēs. Līdz ar to saproti, kas ir tā kā enerģētiskā maksa, ko tu esi gatavs maksāt. Piemēram, tu vari gribēt jaunu mašīnu, bet tu vari noformulēt priekš sevis, ja tev būs jauna mašīna, tad tu reizi nedēļā aizvedīsi mammai pārtiku uz mājām. Piemēram, to tev ir jāuzliek pašam priekš sevis tā, lai tev tā maksa priekš tevis būtu patīkama, ko tu būtu gatavs dot pretīm. Lai nav tāda situācija, ka, piemēram, tu gribi jaunu dīvānu un tev tiešām atved kāds draugs jaunu dīvānu, bet tas ir tava drauga vecais dīvāns. Pēc būtības tu būsi saņēmis jaunu dīvānu. Tad, kad tu esi uzrakstījis šo vēlmi un iespējams tu jau otrajā pusē esi uzrakstījis, ko tu būsi gatavs maksāt, šo lapiņu tu vari piespraust kaut kur redzamā vietā. Piemēram, es tā manifestēju vīru, es biju uzrakstījusi, kādu es savu vīru gribu, un uzspraudu šo te lapiņu guļamistabā pie skāpja. Un pirms gulētiešanas pārlasīju. Būtībā, kas notiek, tu ieprogrammē savu prātu, un tad tā lieta pie tevis var atnākt. 5. Vizualizē savu vēlmi. Aiztais acis un iztēlojies, kā izskatās tavs jaunais dīvāns, vai tava sapņa māja, vai tavs ceļojums. Velti tam laiku. 6. Iedod savai vēlmei pozitīvu emociju. Emociju. Te tu vari iztēloties, kā tas ir sēdēt šajā dīvānā jaunajā. Kāds ir tas dīvāna materiāls? Cik viņš ir mīksts, kā tu jūties, ka tu tur jūties tāds atslābis. Vai kā tas ir būt tajā ceļojumā? Ko tu jūti? Izstāsti kādam par savu vēlmi. Šis ir diezgan trikī, jo man pašai ir tā, ka, ja es izstāstīšu daudziem cilvēkiem, tas nepiepildīsies. Bet, ja es izstāstīšu 1, 2 cilvēkiem, tad tas piepildīsies. Un tad parasti es savas vēlmes izstāstu tikai vīram. Bet citi saka, jo vairāk tu izstāstīsi cilvēkiem, jo lielāka iespējamība, ka tas piepildīsies. Es pieņemu domu, ka varbūt, ja tas ir par tādām kodām biznesa idejām, tad varbūt tiešām, ja tu izstāsti pēc iespējas vairāk cilvēkiem, tad tev arī pievelkās tie cilvēki, jo tu esi palaidis to informāciju, un cilvēki zina, ka tu kaut ko gribi darīt, un tad pievelks tie īstie cilvēki, kuri var tev palīdzēt. Bet, ja tas ir par kaut kādu tādu sapnīti, es nezinu. Par šo jautājumu es tiešām nezinu. Te vajag patestēt katram priekš sevis, kā tas labāk tev strādā. Ļoti būtisks punkts, ko ne visi sapratīs, ir celt savas vibrācijas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē būt tādās pateicības enerģijās. To, ka tu no rīta piecelies un pasaki paldies, ka tev ir māja, kurā tu jau šobrīd dzīvo. Pasaki paldies, ka tev ir silti, tev ir labi, ka tu sajūti, ka tev tagad ir jau baigi forši. Un, lai tu labāk saprastu, kosmosam, jeb dievam, būs daudz vienkāršāk iedot tev, ja tu būsi jau tagad priecīgs un pateicīgs. Jo
Ja tu spēj iedomāties, piemēram, kā tu justos, ja tev būtu, piemēram, 2 bērni, un viens visu laiku čīkst un saka, man nekā nav, esmu apvainojies, citam tur ir, vai ne? Tu viņam negribēsi taču neko dot. Tam bērnam, kurš, piemēram, būs ļoti priecīgs un teiks, paldies, ka man ir šāda manta un šāda manta, tu gribēsi viņu vēl iepriecināt. Ja tu būsi šajās pateicības un prieka enerģijās, bet tā kā neliekuļojot priekš sevis. Ja tev ir skumja diena, tu vari būt skumīgs, bet centies pēc iespējas ātrāk tikt uz tādu foršo prieka sajūtu, uz tādu pateicības sajūtu par katru sīkumu. 9. darbojies. Nepietiks ar to, ka es tagad vienkārši sēdēšu un teikšu, davai, es gribu šito un davai dod man. Tev ir jādarbojas, tev ir jāieliek sava enerģija, jo tur, kur ir tava darbība, tur ir tava enerģija. Līdz ar to tad, ja tev kontā nav tās naudas, bet tu gribi braukt tajā ceļojumā, vienkārši sēdi un skaties vietas, uz kuriem tu gribētu braukt. Skaties ceļojumu biļetes. Varbūt kādā brīdī izkrīt ļoti lēta biļete. Tu to nekad nevar zināt. Vai atnāk kaut kāda situācija, ka tu tiec tajā ceļojumā, piemēram, bez maksas. Piemēram, tu vari mazgāt tagad traukus un domāt pie sevis. Tieši šādi ar mīlestību es mazgāšu traukus savā jaunajā mājā. Vienkārši ieliec savu enerģiju un nodomu tajā darbībā, ko tu veic, lai tev tā vēlme atnāktu pie tevis. 10. Atslābsti un esi gatavs saņemt. Šeit ļoti daudz cilvēku krīt, un arī es pati krītu, jo mums liekas, bāc, mēs jau tur visu izdarījām, kāpēc nekas nenotiek. Bet saprotu vienu lietu, ja viss mūsu dzīvē notiktu vienkārši šādi, līdz ko mēs iedomājamies, tā mums nokrīt no debesīm, tad piepildītos arī mūsu pašas sliktākās domas, lai tas notikums vai tā vēlme, lai viņa atnāktu pie tevis, ir jāpiet laikam. Jo viņa kaut kur jau šobrīd veidojas, bet viņa pievilksies ar laiku pie tevis. Galvenais ir paļauties un ļauties šim procesam un ticēt, ka tas ar laiku atnāks. Lēnām maziem solīšiem virzīties, bet ļauties un uzticēties. Kad tu šo visu būsi izdarījis, tad tava vēlme sāks formēties un sāks lēnām pievilkties pie tevis. Galvenais tici, paļaujies, ļaujies, esi gatavs saņemt un esi pateicīgs. Lai veicas un lai tavas vēlmes piepildās.